Starp Priežu galotnēm Katlakalnā vīd neparasta ēka. Tā ir Katlakalna evaņģēliskā luteriskā baznīca, kas šogad atzīmē savu 221. gadskārtu un no citām atšķiras ar to, ka ir viena no retajām kupolveida sakrālajām celtnēm Latvijā. Tas, ko pirmais ievēro, skatoties šo baznīcu, viņa ir apaļa. un tā ir, kad tradicionāli baznīca tiek veidotas tādā taisnstūra formā. Bet šo Kristofs Haberlands arhitekts projektēja šādu apaļu, kas ir savu formu iegūst no grieķu krusta un papildinot to kļūs apaļu. Tas bija viņa savulaik tāds izaicinājums un varbūt moda tajā laikā arī. Uzsvērts apaļās formas ir arī baznīcas iekšienē. Mācītājs jau strādā ar cilvēku dvēselēm, un vai viņi sēž pusapaļā solā vai taisnā solā, bet, protams, pirmoreiz ienākot šeit ir šis pārsteigums un prieks un abrīnu, kaut kas cits. Katlakalna baznīca ir arī viena no retajām, kas garajos padomjas gados bija divnams un kurā jau 80. gados gaisā virmoja brīvības elpa. Šeit ir jāsaka, ka baznīca tika saglabāta visus šos gadus, un šeit ir tiešām ļoti liels ieguldījums profesoru Feldmanim, kas šeit jau no 57. gada praktiski viens pats šeit tīrīja sniegus, kurināja krāsni, uz dievkalpojumu atnāca 4-5 cilvēki, bet viņš neatlaidīja. Katru svētdienu nāca un kalpoja un notikās dievkalpojumi. Tāpat viņš arī šeit apkārtnēs sadabūja garantus, jo tad bija vajadzīgi, lai draudz pastāvētu 12 cilvēki, kas bija kā draudz garanti, kur deva savu parakstu, un tas bija 57. 58. gadā, kur cilvēki baidījās, jo tas bija ties laiks, kad viss, kā saka, kas ne uz to pusi skatījās, tika uzskatīt par tautas ienaidniekiem. Tā kā tas ir viss profesora Feldmaņa ļoti liels ieguldījums, un arī, ka šī draudze saglabājusies, baznīca ir visu laiku kalpojusi. Šobrīd gan dievkalpojumi jau gandrīz gadu šeit nenotiek, jo ēkā rosās celtnieki. Rotonda tipa baznīca jau atgūst savu vēsturisko fasādes krāsojumu, kapara jumtu, jaunus logus un durvis, un virs kupola atgriežusies arī senā laterna. Pēc vēsturiskiem izpētes darbiem un arī saglabājušajiem kādiem rasējumiem tika arī konstatēts, ka šeit bija augšā šī laterna, kas kaut kāda iemesla dēļ tomēr sabruka. Un visus šos gadus, praktiski var teikt, gandrīz 150 gadus šī baznīcas kupols atradās bez šīs laternas. Bet tā laterna ir tāds dekoratīvs elements, ja viņš arī kaut kādu funkcionālu nozīmi? Viņam funkcionālā nozīme bija tā, ka tas notika caur šo laternu baznīcas vēdināšana. Un arī zvans kādreiz bija augšā. Šis zvans, kas tagad blakus ir izveidots, tas ir jau kā turpinājums. No sākuma viss šī funkcija bija pie šīs laternas. Remontējoties, varbūt tādi sevišķi liela pārsteiguma nebija, bet katrā ziņā bija daudz sarežģītāk nekā mēs bijām arī iecerējuši šo kupolu paaugstinājumu, jo šī laterna ir milzīga vēja iespaidā un tur ir vajadzīgas ļoti noturīgas konstrukcijas, un kas tika veidotas no metāla sijām un tātad pusapaļa formā, kur mēs dabūjām arī nedaudz viņus koriģēt tieši uz augšu, jo šis jumts tomēr nebija tik līdzens un ovāls, kā viņš no malas izskatās. Bet reizē ar to baznīca arī iegūta to, ka mēs paceļot šo kupolu, mēs arī viņu dabūjām nosiltināt, un reizē ar to mēs panācām, ka arī baznīcas iekšpuse būs tomēr siltāka un patīkamāka. Šobrīd būvnieki un restaurātori jau rosās iekštelpās. Atjaunot tiek gan altāra daļa un altāra glezna, gan soli un kroņlukturs. Šobrīd meistars strādā pie grīdas atjaunošanas, kur noslīpēti un nopulēti atpakaļ tiek likti vairāk nekā 200 gadus seni dēļi. Kur mums arī Pieminekļu aizsardzības inspekcija vērš uzmanību to, lai mēs saglabātu šo veco vēsturisko grīdu, kurai ir 221 gads palicies, un kur reti, kur Latvijas baznīcās vēl ir tik vecas grīdas. Un tas ir tiešām unikāls, un, kad, teiksim, mēs šo veidolu visu, ko veidojam, tad tomēr arī pēc iespējas mums kāds 60% tiks saglabāta vecie grīdas dēļi visā tādā garumā un izpildījumā. Šajos Ziemassvētkos gan baznīcā dievkalpojumi vēl nenotiks. Mācītājs cer, ka ar krāšņu dievkalpojumu restaurācijas noslēgumu varētu atzīmēt lieldienās. Baznīcas restaurācija izmaksājusi ap 800 000 eiro, no kuriem 45 000 ir Eiropas fondu atbalsts, bet pārējie draudzes līdzekļi. Unikālā dievnama atjaunošanā piedalīties ar savu ziedojumu tiek aicināti arī citi interesanti. Sandra Leitāna, Andris Pāns, TV Spektrs.